Esmu daudz gadus bijis žurnālists Latvijas televīzijā, Radio SVH, komentējis futbolu Eiropas čempionātu 2004, 2008, Pasaules kausa 2006. Strādājis Latvijas Futbola Federācijā par preses sekretāru. Esmu centies dibināt arī futbola klubu Latvijā, kas man nav atļauts. Es redzu, ka mana pieredze ir pietiekama, lai es varētu dot ļoti daudz Latvijas futbolam šajā brīdī. Un kopš 2009. gada es esmu sporta kluba Cēsis prezidents. Un šī komanda ir vairāk kārtēji Latvijas čempioni sieviešu basketbolā. Komanda ir uzturēta tikai un vienīgi par privātiem līdzekļiem, neizmantojot pašvaldības vai valsts finansējumu. Latvijas futbola attīstības galvenais mērķis ir radīt to, lai Latvijas futbols būtu konkurētspējīgs Eiropas mērogā. Mums nav jābūt par futbola lielvalsti, bet mums ir jābūt valsts izlasei un futbola sistēmai, kuru ciena visā Eiropā. Galvenais mērķis Latvijas futbola viss budžets pilnīgi atklāts, un to varēs redzēt jau pēc mēneša ar pirmajām atskaitēm jūnijā. Otrā lieta – radīsim jau pēc 4 gadiem visās Latvijas lielākajās pilsētās ziemas futbola halas. Vai nu pārvietojamās vai stacionārās, tas ir cits jautājums, bet bērniem un komandām būs iespēja trenēties arī ziemas periodā, ko pašlaik nenodrošina Latvijas Futbola Federācija vai pašvaldības. Tas mums ļaus radīt milzīgu izrāvienu futbola attīstībā jau tuvākajos gados. Futbols man tāpat kā miljardiem cilvēku pasaulē ir mīļākais sporta veids kopš bērnības. Tā ir kaislība pret spēli, futbola unikāla atmosfēra, ko rada līdzjutēji. Tam nav nekāda analoga, manuprāt, nevienā sporta veidā pasaulē.